Tāda trešais video kurs un PayPal maksājuma sistēma. PayPal sistēma ir diezgan droša, iespējams pat drošāka nekā jūsu internetbanka, un tātad uzreiz pārējām pie reģistrācijas. Šeit spiežam reģistrācija. Šeit varam samainīt valsti, ja jūs neesat Latvijā, tad varam citu valsti uzlikt, valodas angļu, spaņu, franču, krievu, kādas jums būs ērtāk, un zem premjera spiežam открыть счет. Tālāk aizpildām visu nepieciešamo informāciju un e-pasta adresi, jūsu e-pasta adresi, kur lietojat visvairāk, un dzīvesvietas adresi norādam jūsu deklarēto dzīvesvietas adresi. Kāpēc tā ir nepieciešams? Tas nepieciešams par to nedaudz vēlāk. Tas būs saistīts ar PayPal limitu noņemšanu, bet, teiksim, lai ir tā adrese, kas ir jūsu pasē norādīta, ja? Aizpildi visu informāciju, spiežam согласие, открываю счет, lūk šeit, ja? Un uz jūsu e-pasta adresi jūs saņemsiet apstiprinājumu vēstuli. Tajā vēstulē no PayPal būs saite, vajadzēs to nospiest, uzklikšķināt, un līdz ar to jūs apstiprinat, ka e-pasta adrese pieder jums, un tā ir, ka tā adrese strādā. Lūk tā, kad piereģistrēsieties, ejam uz PayPal kontu. Es īsti neatceros, bet būs vēl jānorāda laikam valūta jūsu nepieciešamā. Es uzreiz iesaku norādīt Latvijas latos, vai eiro, vai dolāros. Es domāju, latos norādīt tanī valūtā, kāda ir uz jūsu kredītkartes. Šeit vajadzēs piereģistrēt kredītkarti, tūlīt parādīšu, kā tas darās. Ejam uz kontu. Es gan iešu savu veco kontu, kur kartes derīguma termiņš ir beidzies, un varēšu parādīt, kā piereģistrēt jaunu kredītkarti. Tātad ejam iekšā. Spiežam vойти. Šeit ir ērti tas, ka, krievu valoda. Es domāju, daudziem saprotamāka būs. Un te ir viss ļoti vienkārši. Varam paspaidīt visādas podziņas, palasīt kādu informāciju. Raksta PayPal, ko viņi piedāvā. Un, lai apmaksātu, teiksim, no ārzemēm nopērkot kādu preci, lai viņu apmaksātu ar PayPal sistēmu, jums būs jāpiereģistrē kredītkarti. Добавить кредитную карту nospiedām, ja? Tātad vārds uzvārds, izvēlamies karti, un teiksim Visa, kartes numuru uzrādam, derīguma termiņu, un pēdējie 3 cipari kartes otrajā pusē šeit ir uzrādīts, kur jāskatās, ievedam šos te, izmantojam jau piereģistrēto adresi un spiežam добавить kartu. Kad nospiedām добавить kartu, ja PayPal akceptē jūsu kredītkarti, starp citu, uz jūsu kredītkartes jābūt naudai. Es nezinu, vismaz 3 laikam latiem noteikti jābūt, jo PayPal no jūsu pie akceptēšanas, PayPal no jūsu kredītkartes atskaita, manā gadījumā bija 1,5 eiro. Kāpēc tas tiek darīts? Lai PayPal varētu uz jūsu maksājumu, uz jūsu kredītkartes maksājumu vēsturi, ko jūs redzēsiet savā internetbankā, aizsūtītu 4 ciparu drošības kodu. Tas tiek darīts tāpēc, lai vēlāk ievadītu šo 4 ciparu kodu, jūs pierādītu, ka kredītkarte pieder tiešām jums, nevis, teiksim, jūsu draugam vai babuškai vai kādam citam, ja? Tāpēc tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
Tātad, kad PayPal akceptē jūsu kredītkarte, atskaita no jums €1,5, aizsūta uz jūsu maksājuma vēsturi kredītkartes šo te 4 cipru kodu, tur būs neliels teksts, tad PayPal un tad uzreiz tie 4 cipari. Ja jūs nestrādājat ar jūsu internetbanku, jums būs nepieciešams aiziet uz tuvāko savas bankas filiāli un palūgt jau tur, lai no jūsu maksājuma vēstures, lai jūsu maksājuma vēsturē apskatītos to, teiksim, naudas atskaitījumu un pateiktu jums to 4 ciparu kodu. Tad kad jums būs šis te 4 ciparu kods, šajā vietā apmēram būs norādīts, ka jums ir jāapstiprina savu kredītkarti. Tad spiežam uz kredītkartes apstiprināšanu, tur būs viss ļoti detalizēti aprakstīts, ievedam 4 ciparus, nospiežam OK un kredītkarte gatava. Kredītkarte piereģistrēta. Un līdz ar to jums ir iespēja iepirkties visā pasaulē internetā, kur jūs redzat PayPal podziņu vai zīmīti. Ziniet, kad šajā vietā jūs varat norēķināties ar PayPal. Protams, ne visi saiti vai interneta veikali sūta savas preces uz ārzemēm, tas arī ir svarīgi apstīties, vai, teiksim, preci var aizsūtīt uz ārzemēm, bet ļoti plašas iespējas piedāvā šī sistēma. Viņa ir droša, ļoti daudz runāts par to, kad uzlauž šo sistēmu. Man 3 gadu garumā nebija problēma ar tādu nosacījumu, ka jūs nevienam nedodat savus PayPal konta datus. Nekāda problēma nebūs. Šeit strādā, es domāju, ļoti gudri prāti, un tādas iespējas viņi nepieļauj. Tāpēc reģistrējieties droši, ļoti plašas iespējas, gan naudas saņemšanā, gan, отправка денег, запроса получения денег, tas ir pieprasīt naudas saņemšanu, un tā tālāk, es domāju, jūs paši pastīsties un sapratīsiet, kas un kā. Līdz ar to pabeigšu šo te video kursu par PayPal, un nākamais būs kurs par PayPal limitu noņemšanu. Šajā vietā vajadzēs klikšķināt un nedaudz pastāstīšu par to, kā noņemt PayPal limitus un kas tie limiti vispār ir, ko viņi nozīmē. Pagaidām viss, paldies, tiekamies jau 4. kursā.